Tā fotogrāfija bija kaut kas tāds, ko tikai daži izredzēti varēja izdarīt, un tad viņi arī attiecīgi tur veltīja tam daudz laiku un pūles. Tagad kas tad tur šūt un dzilīt? Dzīve kā kino. Tieši tā, dzīve kā kino, šis ir kārtējais raidījums Stopkadrs, un parasti mēs runājam par kino, un man gribas teikt, ka ir tāda lieta kā fotogrāfija, kas arī dzena nesaraujami ir saistīta ar kino, un šodien es vēlētos pievērsties fotogrāfijai tā ļoti detalizēti, jo mums viesos ir, es teiktu, tas ir mans personīgais viedoklis, es šo cilvēku ļoti cienu. Tas ir leģendārs fotogrāfs un dabas pētnieks Māris Kundziņš. Māri, sveicināti! Labdien! Kas ir fotogrāfija tieši jums? To ir jāsāk lietot gandrīz vai tādus svētus vārdus, jo fotogrāfija priekš manis ir ceļš uz debesīm gandrīz vai vēl dzīvam esot. Šī ir lieta, kura dod iespēju nonākt kaut kādā īpašā kontaktā ar realitāti. Un tā kā es pēc izglītības esmu biologs, tad mans darba lauciņš fotogrāfija ar galvenokārt ir bijusi daba. Un lūk, šis darba veids, viņš ir bieži vien tāds, ka es esmu aci pret aci ar tādām, varētu teikt, dieva radībām. Un tā kā dabā tur cilvēks atrodas pavisam citā vidē nekā vairums mūsu sabiedrības daļas, kas strādā kaut kur pilsētā, tad šai klusumā var sākt sajust kaut kādas tādas lietas, kas citādi varbūt paliek nepamanītas. Līdz ar to, tad, kad es pirmo reizi uzķēru šo sajūtu, ka fotogrāfija ir tas mirklis, kad es faktiski neapzinos vairs sevi kā tādu fizisku būtni, savu ķermeni, bet ka es esmu kaut kur pilnīgi citā dimensijā uz to mirkli, un tas svētais klikšķis, kas fotogrāfus suģestē. Man ir tāda sajūta, ka es esmu kaut ko dabūjis tādu vārdos nepasakām. Un tad man vienmēr ir žēl, ka šī ir tāda sajūta, ko es te pašā fotogrāfijā īsti nevaru parādīt citiem cilvēkiem. Kaut gan atkal bez šīs sajūtas tas bildes iznāk kaut kādas tādas, kas kā nenes, nestaro, viņš nav uzlādēts. Un tad es sapratu, ka man ir tāda laimes sajūta, tad, kad es nonāku šajā stāvoklī. Un, lūk, šī sajūta ir tā, kas liek pārvarēt visādas arī varbūt tīri fiziskās grūtības un citas rakstura grūtības. Man šķiet, ka tas ir tas vērtīgākais, kas cilvēkam var būt, ka viņš kļūst par tādu kosmosa daļiņu. Līdz ar to man šī dabas fotogrāfija tad ir bijusi tā, kas man daudzu 10 gadu garumā ir ļāvusi dzīvot šādu dzīvesveidu. Man šķiet, ka cilvēkā jau ir kaut kāds kods ielikts no dzimšanas, lai viņš varētu vērtēt, kas ir labs, kas ir mazāk labs, kas viņam ļauj dzīvot harmonijā ar pasauli. Un lūk, visi šie piedzīvojumi, viņi ir tāpat kā dzejoļi, ko tu esi dzīvē lasījis, tā mūzika, ko tu esi klausījies, tie ceļojumi, kurus tu esi piedzīvojis. Un tā šī fotogrāfija, viņa tieši tāpat atstāja kaut kādu tādu neizdzēšamu iespaidu uz cilvēku, kur es baidos, ka vārdos noformulēt tas tā neizdosies. Kā fotogrāfija ir mainījusies, tas, ko jūs esat vērojis savas dzīves laikā, tā kā no kaut kādiem senākiem laikiem, un kāda tā ir šobrīd? Kas ir mainījies, un vai ir mainījies kaut kas radikāli? Pats kā tāda ir mainījusies līdz nepazīšanai faktiski, jo kopš viņa dzimusi katrā vēstures periodā ir fotogrāfija izskatījusies citādāk. Vienkārši kaut vai tāpēc ka attēlu izgatavošanas tehnoloģija jau nepārtraukti mainījās.
Ko es varu šai sakarībā pateikt, ka tas periods, kurā man ir iekritis dzīvot, ka tur jau arī bija visādas izmaiņas, jo tad, kad es sāku, tas jau bija vai dieviņās, tas bija pagājušā gadsimta vidus. Un tad, ko varēja izdarīt? Tās bija parasti melnbaltās filmiņas, un nebija nekādas zināšanas, ko to visu darīt. Un tad vajadzēja pašam tur kaut kā ķēpāties ar visu to. Un tad laikam ejot, protams, sāk parādīties informācija, kā var kaut kā labāk visu to uztaisīt. Un šīs filmiņas mainījās, kļuva labākas, un tad parādījās krāsainie fotomateriāli. Man kaut kā ir nācies visiem šiem pakāpieniem iet cauri. Un tad es vēl atceros, kā es cīnījos, lai es uztaisītu pirmās krāsainās bildes, un man tur galīgi nekas nesanāca, un tie materiāli arī bija šausmīgi, tās krāsas bija briesmīgas. Tad, protams, arī tie materiāli pilnveidojās, un tagad mēs esam nonākuši absolūti citos principos, jau digitālā ēra. Un šeit jau viss tās iespējas ne tuvu nav izsmelts vēl un grūti pateikt, kas būs tālāk. Sakot, tu cilvēks dzīvo un visu laiku ap tevi kaut kas mainās un jāspēj tam ir kaut kur tikt līdzi. Līdz ar to, teiksim, tāds nepārtraukts mācību process ir noticies. Pēc tam, kas ir, mainās jau ne tikai tā tehnoloģija, mainās jau arī līdz ar to cilvēka domāšanas veids kaut kur, ko īsti attēlo, kā to pasaka, jo fotogrāfija tā jau ir valoda, un valoda jau arī mainās. Ja mēs paskatāmies agrīnās fotogrāfijas, tad viņas jau vienkārši tīri vizuāli izskaties citādāk vienalga, vai tas bija fotografēts dabā, vai tas bija fotografēts studijā. Un tagad mēs redzam pilnīgi fantastiskas lietas, un ir atsevišķi fotogrāfi, kas taisa to, ko vienkārši prasa neņem pretī nemaz. Ir tas te pašā National Geographic, vai ja mēs skatāmies arī kinofilmās, tur Animal Planet vai Discovery. Tur ir tādas lietas, ka liekas, ka cilvēks to nemaz nevar izdarīt. Tur ir fotokamera jūras lauvas, žokļos iekšā bezmaz no iekšpuses parāda pasauli un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas, ko šobrīd cilvēks var pateikt, tas jau arī progresējis. Mēs turpināsim sarunu jau pēc kāda brītiņa. Pie mums viesos šajā Stopkadras raidījumā ir fotogrāfs, dabas pētnieks Māris Kundziņš. Māris, sakiet, vai jūsuprāt fotogrāfija ir saistīta ar kino? Viņi ir vistiešākā veidā saistīti ar kino, jo kino kadrs jau patiesībā ir fotogrāfija. Tikai šis kadrs ir padarīts kustīgs, respektīvi tur nāk klāt pilnīgi tāds jauns vektors savā ziņā. Bet tīri tehniskā ziņā jau šis kadrs tiek fotografēts, tikai viņš tiek fotografēts daudz reizes vienā sekundē, un tad mēs ieraugam kustību. Te pašā laikā ir arī vesela virkne atšķirības, jo fotokadrā mums viss ir statisks, tad mums ir jārada kaut kas pabeigts viena kadra robežās. Kinokadrs ir dinamisks, viņš uz kaut kurieni ved attīstību, viņš attīstās laikā, un līdz ar to tā ir mazliet cita domāšana, jo mums viens atsevišķais kadrs vēl nav kaut kas līdz galam pabeigts. Ja mēs taisīsim tādu kinofilmu, tad tie būs gandrīz kā tāda stopkadru sērija. Jūsu grāmata Dabas formu estētika. Sakiet, par ko tā ir? Šī grāmata, viņa patiesībā radās gandrīz vai sākotnēji pret manu gribu, jo man nācās savā laikā strādāt, lai cik tas nebūtu neticami, Mākslas akadēmijā kā pasniedzējam. Iedomājieties, es biologs, kas nekā neēd no mākslas, un pēkšņi Mākslas akadēmijā kā pasniedzējs. Bet es jau tur pasniedzu nevis mākslu, es pasniedzu priekšmetu, kas saucās bionika. Bionika priekšmāksliniekiem tāds priekšmets faktiski neeksistēja nekur, un tad, kad man bija jāsāk mācīt, es meklēju, vai ir kaut kur kāda grāmata, kur to varētu izlasīt, un es absolūti neko neatradu. Un tad man nācās veltīt daudzus gadus, lai šādu priekšmetu izstrādātu.
Un tā, kad es gāju no Mākslas akadēmijas joprojām, man tur tā nemaz nelaida. Viņa teica, tu te tagad esi izvar bez šīm lietām cauri, tev ir jāuzraksta grāmatu. Viņi man paķēra uz morālo, tā teikt. Labi, es piesēdos un sāku rakstīt, un tad es sastapos ar tādu problēmu, ka uzrakstīt kaut kādu grāmatu, tas nozīmē uztaisīt tādu monolītu darbu, ko lasītājs paņem rokās, un taču no viena gala līdz otram var lasīt, un viss tas ir tāds vienots it kā. Bet tā kā lasa lekcijas, tur jau tā nav. Var runāt, tad tur var visādīgi izmoldēties un tā un šitā. Lūk, var sakot, šī grāmata tad tapa, un viņā ir mēģināts skaidrot, kā cilvēks redz, kā viņš redz apkārtni, visu, kas ar to ir saistīts. Un ne jau tikai kā cilvēks redz, bet patiesībā kā šī pasaule ir ierīkota. Jo mēs jau dzīvojam harmonijā ar apkārtni, un lūk, līdz ar to tas, ko mēs redzam ap mums, tas ļoti lielā mērā nosaka arī to, kā mēs to attēlojam, vai gleznās, vai fotografijā. Un šī grāmata ir domāta kā tāds palīgs varbūt visiem, kuri strādā gan mākslā, gan arī tiem cilvēkiem, kur vienkārši interesējas par to, kā mēs dzīvojam uz šīs pasaules, kā mēs panākam šo harmoniju. Jā, es teiktu, ka šī grāmata Dabas forma estētika, ko izdot apgāds Madris, ja es nemaldos, ir viena no vērtīgākajām manā grāmatu plauktām. Tā kā paldies jums liels par to. Nedaudz īsumā uz mūsu ētera jau nobeigumu. Kādus kursus jūs šobrīd pasniedzat Fotoakadēmijā, ko pie jums ir iespējams mācīties? Fotoakadēmijā mums mācību struktūra ir tāda, ka ir 3 līmeņi, 3 pakāpes, jeb 3 kursi. Un pats pirmais ir fotogrāfijas pamati, tur mēs iepazīstam ar pamatjēdzieniem un ar to, kā rīkoties ar aparātu, lai varētu uztaisīt ar viņu kaut ko. Un arī, protams, ir jārunā par kompozīciju, grafiskā kompozīcija, krāsa mācība, atsevišķi žanri. Beidzot pirmo kursu, mēs ar šiem cilvēkiem varam, ja tā drīkst izteikties, sarunāties profesionālā žargonā. Viņi zina, ko tas viss nozīmē, kaut ir specifiskie termini un funkcijas. Bet ar to jau ir daudz par maz, lai varētu taisīt augstas kvalitātes attēlus. Tad seko otrā līmeņa kursi. Otrā līmeņa kursi ir jau krietni sarežģītāki un apjomīgāki. Un tur mēs jau daudz vairāk praktiskos darbus izpildam, mēs strādājam studijā, mācāmies kontrolēt gaismas, un ļoti svarīga lieta ir pie mūsdienu tehnoloģijām ir jāprot šos attēlus apstrādāt. Tātad tā ir pēcapstrāde, izmantojot datorprogrammas. Un pēc otrā kursa, protams, studentu darba kvalitāte ir jau būtiski augstāka. Pa šo laiku viņi ir apguvuši tehniskās iemaņas, un man reizēm ir tāda sajūta, ka es viņiem esmu kļuvis nevajadzīgs. Jo tad, kad mēs esam studijā, viņi tur aizraujās ar savu darbu, viņi man neko vairāk neprasa, un es no malas tik var priecāties, ka viņi visi tiek galā. Fotogrāfijai var būt dažādi žanri, un tad mēs mācāmies tīri praktiski gan arhitektūru, gan interjerus, gan sportu un modes, un, vārdu sakot, iegūstam zināmu slīpējumu. Tad, kad studenti ir izgājuši cauri visiem 3 kursiem, tad man ir jāsaka, ka es izjūtu zinām gandarījumu par to, jo tās bildes, viņi tad taisa tādu maz izstādīt, tad viņas jau ir, varētu teikt, pietiekami labā līmenī. Paldies! Es, Māri, novēlu, lai jums ir daudzsološi studenti un lai jums arī dzen turpmāk ir tas gandarījums par to, ko viņi prot, ko viņi pie jums iemācās, un gaidīsim jūs vēl, un paldies, ka jūs šodien paciemojāties. Paldies, kā mēs teikt no jūsu muču dievausī. Paldies, tas bija Māris Kundziņš, tas bija raidījums Stopkadrs, un mēs tiekamies jaunedēļ. Paldies! Dzīve kā kino.